Sāksim ar lietusarga uzzīmēšanu. Kad mēs redzam kaut kādu elementu, kuru kuru mēs vēlamies uzzīmēt, mums ir jāsaprot, no kā un no kuriem elementiem viņš ir veidots. Vismaz mums te ir jāiedomājas un jāpaskatās. Ko mēs redzam? Mēs redzam šeit aplīšus, elipses, jā. Tad te arī elipse, un te, un šeit. Šeit tur mums tā kā taisnas stūris ar nopaļotām maliņām, ne? Tikai vēl šī vieta ir izgriezta. Un šeit nopaļojums. Un tātad tas mums arī ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgi šeit 6 elipses. Jūs varat paši izvēlēties, cik lielu jūs zīmēsiet uz jūsu darba lapas. Bet es nerekomendēju taisīt pavisam lielus objektus, jā, maziņos, pilnīgi pietiekami. Lai pēc tam vairāk elementu jūs varat uzzīmēt uz lapas vienas nodarbības laikā. Mums ir jāuzzīmē ar kontūrām vairākas, tad 1, 2, 3, 4, 5, 6 elipses. Tā manā gadījumā, kur ir tikai 13 uz 8, viņus ir izmērs. Var droši viņu arī savādāku taisīt. Un tad mēs vairojam. Klik, Shift, Alt. Skatos, lai būtu intersection, laižu vaļā, Ctrl D. Taisu 6 kopijas. Tālāk mums ir jāuzzīmē vairākas elipses. Ja, kur 1, 2, 3. Mēs ņemam elipsi, mēs zīmēsim viņu no centra. Ja, šis mums ir centrs, punkts. Kliktūru velku. Un tagad ir svarīgi noklikšķināt Alt, lai mēs zīmējam no centra. Ja, bez Alta, tad viņš zīmē no tā punkta, pieturot kreiso Alt, mums parādās, kā jūs redziet, no centra tiek zīmēts. Un pirmo es uzzīmēšu šādi, ja? Līdz tai rozā līnijai, tad laižu vaļā pelītī un laižu vaļā Altu. Izklikšķinu laukā. Tālāk, ko var izdarīt? Jūs varat izdarīt visu to pašu. Atkal paņemot no centra, pieturot Altu, uzzīmēju. Vienīgais te būtu mazliet sarežģīti trāpīt, lai būtu šīs te forma, bet viņš var pieķert viņu, ja? Tad, kad jūs uzbraucat mazliet virsū, ja, tad uzreiz viņš redz. Vēl viens variants, jūs varat viņu nokopēt, pārbaudīšu augšumu. Jā, ir pareizi. Un jūs varat, protams, uztaisīt kopiju, Ctrl-C, Ctrl-V, bet skatieties, kad jūs taisat Ctrl-V, viņš liek objektu pa virsmu ar nobīdi. Bet jūs varat izveidot kopiju un nolikt viņu priekšā vai beigās. Un tas ļoti palīdz. Ko mēs izdarīsim? Tad mēs nokopēsim ar Ctrl-C, bet ieliksim mēs viņu ar Ctrl-F, forward. Un tagad mēs samazināsim šo maliņu, pieturot Alt, lai uz abām pusēm. Šādi. Vēlreiz. Mums ir objekts. Mēs varam viņu nokopēt. Tas būtu slāņus arī slēgšu. Jā, arī kur ir objekts. Viena elipse ir atlasīta. Taisu Ctrl-C. Es varētu viņu arī pārsaukt. Ar augšu. Ctrl-C un lieku Ctrl-F. Un redziet, te, kur ir pāraugs izveidots vēl viens, viņš ir pašā augšā. Samazinu viņu, pieturot Alt,
Un re, kur viņš ir samazināts. Ja es šo objektu uztaisīšu Ctrl+C un Ctrl+B, back, redzēt, viņš zemāk izveidoja objektu. Un pēc varu viņu arī paplašināt. Un tad mums ir aktīvs paliek mūsu objekts. Šeit savukārt mēs varam vēl vienu kopiju uztaisīt. Mēs varam uzzīmēt arī parasto līniju, kliktūru pavalku. Bet mazliet smukāk, kad viņa ir arī liektā. Jā, tāpēc mēs varam arī uztaisīt kā elipsi. Te principā var izvēlēties, kā tieši gribās, lai tas izskatās. Var arī mēģināt te visādi šo darīt, bet skatīties, lai viņš tieši stāv. Labāk šo nokopēšu. Vai uztaisīšu ar līniju? Uztaisīšu ar līniju šeit. Kā jūs redzat, tev vienalga, tev arī izdomāt, kā patīk labāk. Nu, ne. Sagatava mums ir gatava, atlasām visu, ņemam šeit bilderu tūlu, izņemam laukā apakšiņu, izņemam laukā šo, pieturot tālu. Ja ir kaut kādi šādi asumiņi, mēs varam piebraukt tuvāk un pamēģināt viņus mazliet noņemt. Ja, šitāds maliņas. Te var redzēt uzreiz neprecizitātes. To mēs varam labot ar balto bultiņu. Un tagad, jo šobrīd tas vienkārši ir parastās līnijas, ja? Mums īstenībā nav kur šāds tā elipsīts. Mēs varam vairākas reizes vienkārši vairākus variantus uztaisīt ar vairākiem izkrāsojumiem. Tad pirmo, piemēram, es gribu iekšpusīt iekrāsot. Es iešu konundromu. Bet ja mēs vēlamies katru atsevišķi, tad mēs ņemam šeit bilderu tūlu un katrā apgabalā klikšķinam vienu reizīti. Lai būtu tāds pelēks laukums, tas nozīmē, ka viņš ir paņēmis. Un principā pat, reku redzēt, viņš rekur ir šeit, ja? Un tad jūs klikšķiniet, iekrāsojiet, dodiet viņu krāsību. Jūs varat izmantot kontūrus, jūs varat arī uztaisīt bez kontūram. Un savādāk izskatīsies objekts. Jā, šīs vienalga. Un tad mēs taisīsim rokturīti, bet sākumā uztaisim šo. Jūs varat arī pamainīt formu.
Droši jūs varat mazliet taisīt ne tik platu vai ne tik augstu, var ar altu spiest viņu sēnos, ja? Un tagad mums ir vajadzīgs rokturītis. Mēs uzzīmēsim taisnu stūri ar nopaļotām maliņām. Mums nav vajadzīga aizpildījuma krāsā, bet kontūra mums ir vajadzīga biezāka, tāpēc mēs pie stroke šeit mazliet palielināsim. Jūs varat izvēlēties, cik biezu jūs vēlaties viņu uztaisīt. Un tad mēs šo līniju noliekam tieši šeit. Tagad mums ir nepieciešams viņu atvienot. Mēs varam paņemt šķērītes. Šķērītes atrodas zem erasera. Sestais rīks no augšas, otrajā kolonā, un te ir kur scissors vai C burtiņš klaviatūrā. Un tad jūs varat noklikšķināt tai vietās, kur jūs vēlaties nogriezt. Tad šeit vēlos to izdarīt, un arī šeit noklikšķinu. Un tagad mēs paņemam selection tool, atlasam šo objektu, kuru mēs vēlamies iztaist, un delete pogam. Mēs varam arī uztaisīt šeit biezāku rokturīti. Uztaisīsim kopiju, Ctrl+C, Ctrl+F. Priekšā viņu tagad noliekam. Tagad šo te figurīti mēs liekam zemā, pieturot shift, lai vienā līnijā, un uztaisīsim mazliet biezāko šo līniju. Rekur stroke. Mazliet taisīsim resnāko viņu. Nu, rekur ir. Rokturis ir gatavs. Un ir daži parametri līnijām. Šeit zem stroke, ja mēs viņu atvērsim, tad šeit arī, kur mums ir cap, sākums un beigas, jo mēs varam viņus atstāt nogrieztiem, mēs varam viņus nopaļot, bet varam arī aiztaisīt tikai ciet. Atstāšu nopaļošanu un arī nopaļojumu ieslēgšu šeit, šai vietnei. Stroke. Un šeit pie cap tad noklišķinam augšējo ikonu. Mēģinām uztaisam. Jā, paskaidrošu tagad par līnijām vēl. Ja es zīmēju līniju, līnijai ir kontūra krāsa, viņu var redzēt vai nu šeit apakšā, vai nu šeit augšā. Viņai ir biezums. Tagad vairākas reizes viņu nodublēšu. Un parasti šeit pie strūka, kad mēs viņu redzam, viņi izskatās šādi. Ja, viņi tāda tā kā nogrieztā. Mēs varam to mainīt. Un skatieties, jūs varat arī atlasīt objektu. Jūs varat noklikšķināt vienreiz uz kontūru, tad atlasās objekts. Vai arī no baltā fona jūs varat viņam uzbraukt virsū, vienalga kurā pusē. Ja? Arī šis objekts tiks atlasīts. Un tad šeit stroke, kontūra līnija. Tad ir cap, ir kā beidzās mūsu līnija. Vai nu šādi, vai nu ar nopaļojumu. Ja? Varbūt atstāšu tikai pirmais variants ir pēc noklusējuma, otrs variants ir, ja viņš nopaļojas. Trešais variants, ka viņš aiztaisās ciet ar līniju. Un tad viņš, redziet, mazliet tā kā garinās, var tā teikt. Šits ir īsāks. Tad mums ir corner.
Korner jūs varat redzēt, ja jums būtu saliktā līnija. To mēs mazliet vēlāk apskatīsimies, kad mums būs spalvas ar spalvu zīmēšanu. Un line stroke. Line stroke, ja mēs zīmējam taisnu stūri, uz tā ļoti labi mēs varēsim visu apskatīties. Tātad šis mums ir pēc noklusējuma, kur otrs stroke. Un noklusējuma mums ir align stroke to center, tad nocentrētā tā biezuma līnijā. Tas nozīmē, ja mēs viņu taisam biezāku, redziet, viņa paliek biezākā no centra līnijas uz abām pusēm, sanāk gan uz āru, gan uz iekšu viņa paplašinās. Tad mums ir variants, ka uz iekšpusi iet biezums. Redziet, uzreiz no tās līnijas viņš aizgāja uz iekšu, un tagad, ja es palielināšu stroke, tad jūs varat redzēt, kā viņš uz iekšu iet. Un ir vēl viens variants, ka viņš iet uz ārpusi. Tas ir tas pats objekts, tā pašā izmērā, bet atkarībā no tā, uz kuru pusi mums aiziet konturlīnija un tas biezums konturlīnijas, kur iet, no tā mainās izskats. Redziet, tāpēc, ka pašā sākumā mēs mācījāmies ar jums kopēšanu, mēs neizmantojam stroku, mēs neizmantojam konturu līniju. Kad mēs zīmējam ar jums taisnu stūri, mēs vienkārši zīmējam taisnu stūri, un viņš bija ar krāsu iekšpusē, bet ne ārpusē. Ja? Jo, redziet, kur mums atrodas stroka, un šeit, kur atrodas stroka. Tas nozīmē, lai man savienotu tagad tos divus punktus, ja? Re, kur man ir jāuztaisa tā kā šādi. Un tad pēc tam tie biezumi, var uztaisīt kaut kādu, tie kontūru līnijas var uztaisīt nesmukas lietas. Un pašā sākumā to diezgan grūti saprast, ja? Bet, re, kur tā ir, ja? Šeit pati kontūra ir, ka centrā, iekšpusē, tad šeit ir centrā, un te ir ārpusē. Nākamais. Līnijām mēs varam uzlikt profilu. Šeit ir dažādi smuki profili, kurus mēs varam izmantot. Re, kur redzēt, ļoti skaisti. Un mēs varam viņus arī uzlikt uz taisnu stūriem. Es paņemšu parasto taisnu stūri. Taisīšu vēl vairākas kopijas. Un tad mēs varam uzlikt profilu. Es mazliet arī mainu biezumu tā, lai jūs varat labāk ieraudzīt, kā tas mainās. Nu, re. Objekts tas pats, bet izskatās pavisam dažādi, jo mums ir smuks profils virsū. Un atkal te joprojām ir līnija. Un kas vēl interesants, ja mēs tagad paņemsim un, piemēram, stūrīti nogriezīsim ar šķērem, ja, tad viņš pamainīs, un no tās puses tad sāks mums taisīt to līniju. Ja es noklikšķināšu vēl vienu vietiņā, tad viņš arī no turienes sāks līniju. Pamēģiniet.
Dažreiz mums ir nepieciešams uztaisīt punktieru līniju. Un ar to, protams, vienmēr ir jautājums, kā to izdarīt. Priekš tā mums ir jānoklikšķina uz stroke. Un tad šeit mums ir jāuztaisa, lai būtu nopaļoti caps un corners. Ir jāieslēdz dashed line. Un skatieties, sākumā tad mums paliek punktieru līnija, ja? Un te ir rakstīts dash. Dash ir svītriņa, 12 punkti. Tad ir gap, ja, un tad atkal līnija. Vēlreiz uztaisīsim dashed line, un tad šeit, ja mēs noklikšķināsim, mēs varam arī atstāt reku šādi, ja, tad šitie ir nopaļoti, šitie nav nopaļoti. Tagad uztaisīsim vēl vienu ar nopaļojumiem, bet dashed line mēs uztaisīsim 0 pašā šeit sākumā. Tā, kas tur viņam nepatīk. Tā visur nulītes jāieliek. Un tad mēs varam uztaisīt attālumu starp punktiņiem. Ja mums vajag punktiņus, lai viņi būtu, tad pirmajā lodziņā mums ir jāieliek obligāti 0. Un tad mums ir jānorāda, cik lielai atstarpei jābūt starp mūsu punktiņiem. Atceramies, ka caps corners nopaļoti, tā lai mums būtu šeit nopaļojumi. Jā, lai būtu bumbiņas. Ja savādāk nebūs bumbiņas. Uztaisiet lūdzu šīs 3 veida līnijas. Mēs varam uzlikt dashed line uz objektiem. Un skatieties, te ir tāds viens moments. Ja mēs liekam šo pirmo kvadrātiņu, tad stūrīši būs dažādi, redziet. Ja mēs noklikšķinam šo, tad stūrīšos būs objekti. Un šis izskatās daudz smukāks, ja? Nu, šāds te moments. Ok, un tagad būs uzdevums. Būs uzdevums uzzīmēt šādu te zīmējumu. Es viņu atsūtīšu, ja? Un jums būs jāieliek iekšā. Jūs vienkārši atverat blakus jūsu mapīti, kur būs šī bilde, un liekat iekšā drag and drop. Обычно перетаскивание. Pārliekam iekšā, nobloķējam objektu, noklikšķinam object, lock object, закрепить объект. Закрепить выделение, selection, to, ko atlasīsim. Un visu, viņš nekur nekustēsies, un jūs zīmēsiet pa virsu. Ko mēs redzam? Šeit mums ir aplis, tāds pusaplīts arka. Tas nozīmē, ka šīs vietas vajadzēs nogriezt ar šķērēm. Te mums ir eglīte, te mums ir reflect tool, ko mēs apguvām vakar. Tad mums ir 3 stūrītis. Viņu var arī no kvadrāta uztaisīt, vienkārši pusi nogriezt. Šeit mums arī ir tā kā 3 stūrīši izgriezti. Tad mums ir saule. Sauli taisam ar apli, līnijas ar kopēšanu caur centru. Ja, un līnijas, dažādas līnijas, kas veido ūdens. Tā, pastāstīšu 2 momentus. Piemēram, ja mums ir kontūra, mēs varam viņu vienmēr nogriezt ir 2 veidi, kā to izdarīt. Es tagad parādīšu to domu, ja, pagaidām par šo pusapli, ja.
Tad pirmais variants. Mēs atlasam objektu, mēs ņemam šķērs. Un tad mēs atlasam uz objekta, noklikšķinam tajās vietās, kurās mums vajag griezumus. Paņemam selection tool. Un tad skatieties, ja ir atlasīts uzreiz šīs objekts, kuru jūs gribat izdzēst, tad uzreiz viņu delete. Ja, ja viņš tā kā, bet labāk tā kā izciksēt, noklikšķināt uz šīs vietas, ja, un tad delete noklikšķināt. Un tad bijis gabals jums pazudīs, ja, kur ir viens variants. Otrs variants, jūs varat to izdarīt caur Shape Builder tool. Tad atkal jūs pārklājiet vienu objektu ar otru, tā kā jūs vēlaties to izdarīt. Iezīmējiet abus, un tad ņemat Shape Builder tool un griežat. Alt noklikšķinu, klikturu pavalku, izgriežu, ja? Var tā viņu izgriezt, bet skatieties, kas te notiek. Ja jūs viņu izmantojat, jums tik un tā šeit paliek nevis līnija, ja, bet jums paliek objekts. Un gribi, negribi, mums tik un tā ir jāizmanto šķērs. Ja, lai varētu izņemt šo te vietu. Vienkārši, ja liekas, ka gribās, ka viņu noņemt šāda veidā, ir ok, to var darīt. Bet, principā, priekš kam, ja mēs varam uzreiz ar šķērītiem viņu smalki uztaisīt. Tāpat arī šeit. Kaut šeit ir mazliet savādāk, jo, piemēram, šo te līniju mums nevajag krāsot, viņai ir jāpaliek par līniju. Bet, ja mēs runājam par kalnu, kurš mums ir jāpagriež 45 grādos. Jā, tad šeit, ja jūs vēlaties, lai šo vietu varētu iekrāsot pēc tam, tad jūs varat arī ar Shape Builder tool izgriezt te. Tad jums būs objekts. Ja jūs vēlaties, lai vienkārši paliktu tikai līnija, tad droši iezīmējam, paņemam šķērs, noklikšķinam vienā punktā, otrā punktā, izklikšķinam, noklikšķinam uz to objektu, kuru gribas iztaist, un izņemam viņu laukā. Tā, kaut kas man tur nenostrādāja. Vai nostrādāja? Ir. Nu, ne. Tā kā šīs visas vietas griežam šķerītām. Te labāk uztaisīt, saskaitiet arī, cik daudz objektu jums te ir vienā ceturdaļā. Tad saskaitiet, cik vajadzētu būt, lai būtu pa visu. Un tad sadaliet, lai zinātu, cik grādus tur jāieliek, ja? Un tad attiecīgi arī pavairojiet. Tad jūs varat arī pagriezt un uztaisīt nākamo. Arī no viduspunkta var uzzīmēt un sataisīt. Vienkārši, lai mazliet labāk varētu saprast. Re, kur ir aplis, re, kur ir līnija. Protams, viņiem ir jābūt nocentrētiem. Un tad, ja man vajag, piemēram, lai būtu 4 gabali, tad man ir 360, tas dalu ar 4, un man ir 90 grādi. Ja? Tad es zinu, ka man ir jāpagriež uz 90 grādiem. Noklikšķinu uz rotāciju, pieturu alt, noklikšķinu centrā, rakstu 90 grādi kopija, Ctrl D, Ctrl D. Tad es varu šo iezīmēt, pagriezt, tad uzzīmēt nākamo līniju. Varu uztaisīt arī dažlīnu. Ja, es tagad aptuveni vienkārši rādu to domu. Jums būs citi gan skaitļi, gan
formā. Un atkal dubliktīvi, Ctrl D, un re, kur ir. Ja, ir galvenais jāzina, cik daudz objektu jums ir vienā ceturtā, un tā kā visā aplī. Un viss, un re, kur tad šis ir. Un tad viss, kas iet šitajā pusē, tad to vienkārši izīmēsiet un izdēsiet ar delete.